Vesaloks. Nu, tev laikam ir tādas poliglota dūteibas. Cik valodas tu zini vispār? Nav jau daudz savējo. A citas? Te valodu zināšana tāda nosacēta lieta. Nu, kādas ir divu rūku pirkstu skaitamas, tu zini, da? Tak? Vairāk nekā parasti cilvēki zīlam. Nu, lietuvīšu varu klausēties, varu saprast, varu parunāt ko naku, varu kādu referatu nolasēt, varu, nu, angļu, poļaku varētu saprašana laba būt. Uicies Norvēģu, Čehu laikam. Esmu pazaucies čehu druska, slovāku, horvātu. Te saprašana ir par. Nu, laikam Bet tu... tā es esmu tā vienā pilsētā laikam visu dzīvi esmu nodzīvojis, tā vienā valodā esmu visu dzīvi nodzīvojis. Man ir grūti sprīst par savējos valodas pazavierīņu no molis. Es tomēr no vida garūs. Vai tas ir labāk vai švakāk, subjektīvāk vai objektīvāk, bet tāpat kā par itu pilsētu es verūs no vida. Tāpat par valodu. Man ir grūts dot kādu to pazavierīņu no, tāsim, putuna lidojuma vai no turista redzīņa vai no cittautīša redzīņa vai ībraucēja redzīņa vai nu, no molis pazavierīņa man ir grūtāji dot. Mēs no tādiem vīglokiem vaicojumiem īsim sarunas beigumus smogokiem. Nu, tas, ko tu nosauci, parasti jau pēc klasifikācijas skaitos, ka tu jau esi poliglots. Tev ir, nu, ir valodas, kuras tev ir tāva motis valoda, ir tādas, kuras mēs dzieržam apliek, nu, ir tādas, kuras tu vicīs, nu, horvātu i čehu valodu, mēs te neredzam čehus i horvātus. Tev laikam ir kaut kāds savs metods, kā vicētīs katru valodu. Nu, tāvam bija biežgaļa valoda, mammai bija gricānu valoda. Nu, porējos man vislabāk pateik radēja. Nu, mozu bārnu dīnu. Par to, ka radēja drusku lielāku brīvību nekā televīzija. Bet vienlaicīgi tu nāsi vīts. Tu esi īsaistīts, bet mazāk nekā tu esi īsaistīts verūtīs televizoru vai tagad pie datora. Tad zelta vidusceļš starp televizora uzmocību varbūt starp klusumu. Tu vari veidot savu bildi i tu tomēr nāsi pilnīgā klusumā. Tad tādu tolu valodu vicēšanā tavs metods ir klausētīs radē. Tu vienkārši klausīs, nu cik tu mēnešus klausīs, vai tu raugi saprast jūs gramatiku, vai tu raugi saprast fonētiku, vai tu jām paliegā vordniecas. Ir tāds vienkārši ir cilvēki, kuri saka, es nevienu valodu dzīvē, nu molas nav arī izvicētīs. Es saku, nu arī Latvijā, Latgalā tādi ir. Nu, tavs piemērs roda, ka nav tik trokai, varbūt tev ir lingvistiskīs talants. Ir cilvēki, kuri saka, ka tas ir jābūt lingvistiskajam talantam, a cilvēki ir tādi, kuriem nav lingvistisko talanta. Kā tu domā, lingvistiskīs talants ir tādi cilvēkiem, vai pat kā ar muziku, ar zīmiešanu, a cits cilvēks saka, nu, nekādā gadījumā, man ar valodām ir šausmīgi patrukai. Nu, jobūt interesē, jobūt... Ka nav intereses, tad vajadzēbai. Tad dastotu veidā tu esi
tu interesi spīs sevi savaicot. Bet lietuvīšu valodos klausējos Viļņas radēju, čehus tāpat Prāgu. Te tomēr bērnu dīnu jaudināšanas tradicija spiecīga, kad tu vairāk esi klausētos nekā runātos. Esmu sadasubējis vairāk klausētos nekā runātos. Par to man itamā diapazonā no valodas da klusuma klausētoja pieredze. Man nav, man grūts ir, es varu tikai teorizēt par to, kas varētu būt klusuma autors, kas ir valodas autors. Mēs varētu pasprīsti paapzināt, kas ir klusuma autors, par to mēs varam tikai nojaust, ko nav. Redzi, bet tev citreiz pat ja nezaprosos runotīs. Tu vari vienkārši klausēties čehu, horvātu valodu, saprasti, ar katru reizi vairāk saprasti, izatālot, ka tu varētu taisēt dialogus, bet eisti tev nav tādas, napīcīšamības, ka tev gribētu uz kādu čehu, horvātu satikt Rāzaknis īlos, jau dajot darīt, saki, davai stundi parunosim. Ar lietuvīšam ir tā bijis, bet te ir psihologiski, ka visiem vientuļniekiem man te komunikācija ar cilvēkiem ir pagrauta. Te ir psihologiski, es negribu arī ar savu personu apgrūtināt. Ne tu cilvēku tikai kā valodas nesēju izmantot. Labāk radēju apgrūtinosi. Par to, ka radējā tomēr žurnālisti vai radio īlasētoji tu dara kā darbu, vai naudas piec, vai talanta piec, vai sevis realizācijas piec, bet jī pīdvoja, es pieņemu. Tie nav uzmocības nekai. Nā, tie ir visādi, es esmu par daudz bailīgs, lai laistīs vienkārši iz tom zemēm, i tamūs ļaudīs, kuras varbūt gribētu, tad es esmu tāds radījis ceļot. Ir cilvēki, kas ceļoja verūtīs televizoru, es ceļoju klausūtīs radēju. Tī fenomeni tādi ir, horvātu valoda ir breinīga, kad tev palīk kā mēkļu minētojam kalamburi risināšanai, kad mēs visi daudz mūnas paudzes cilvēki zinām krīvu valodu, kad tas pats vārds austrumslāvu valodos nozīmē vīnu, a dienvidslāvu valodos pavisam ko citu. Mēs varam analogijas pornest iz to, kā valodas no vīnes ir sazadalījuši. Mēs tā drusku apzīmējam to apliecīni lingvistisku pasauli, okeānu, kurumā tu dzīvoji laikam dziļumā. Protams, ka runāsim par latgalīšu valodu. Tu esi arī latgalīšu valodu ne tikai kā volkotojs izmantoja, bet arī kā saimnieks, kā radietojs. Ir bijis daudz jaunvārdu, kurus tu izdomā. Kas tī bija par laikiem, bet kam tu to darīji? Pēdējais, kas man tā pazadēva, ilgi domāju, kā varētu pasaukt tos lelos sātus.
Augstsātis būtu labi. Tas, kas kas debeskrāpis, angliski da? ir skyscraperi, nebaskrodi, dangoraiži. Interesanti būtu, kā eskimosi vai indiāņi jūs pasauktu, vai porīmtu angļu valodu, vai domātu savu tā kā Slovāki vai Somi. Varbūt, ja no latgalīšiem paņems, nu, tava piemēra Augstsātas, arī kādā citā valodā nav tikai pēc angļu parauga var taisēt, a kādā valodā, kur to vorda vēl nav kāds uzzinos, kas ir izdomojis tādu jaunu vordu Augstsāta debeskropiem, ja varbūt ja pēc šito standarta var sataisēt. Varētu būt augšējos iglas kādas. Augšējos iglas. Tas ir nu, tāds viens no pēdējiem vordiem, ko izdomā. Kuru tu pirmu izdomāji? Pīmini tādu? Pirmie jaunu vordi latgaliski, kurus tu izdomāji? Nu, pirmie neologismi. Tāpat kā visam runās no to, ka tu nātrūni kādai lītai vai iedzīņam, vai sajūtai, vai abstrakcijai to vorda savā valodā. Nu, sacēsim, ka latgaliski tagad vajadzētu medicīniski savu terminologiju vai kosmiskom tehnologijom latgalīšu valodu piemērot. Tas būtu visai laikam kā problematiski. Ar katru valodu īt arī sava dzeivis ziņa, pasauļa redzīns, tāpat kā sacāsim ar dzeļža tehnoloģijām, ar dzeļža kausēšanas visam pataisam pieredzam pa Eiropu izaplatā keltu valodas, kā nu pūra rildis tūs dzeļža instrumentus, darbareikus, rūtas lītis, kultūras montes pataisāt. Tāpat angļu valoda aizgo ar tehnoloģijām, ar datortehnoloģijām. Tāpat es domāju, ka mēsējo valoda, kā i citas baltu, varbūt i slāvu valodas, tomēr ir saistītas ar zemes cilvēka pieredzi, zemes cilvēka saprašanu, līdz ar to kādu to lauksaimnistisku terminoloģiju, kas mēsim ir tivāks, i es domāju, na mozaik niansētāks vai izsmalcinātāks, kā sacāsim, kādas kosmiskos tehnoloģiju terminoloģijas vajadzības. Par to, ka kaut vai pasaukt savā vordā visas pat tos pučeitis, kas ir mūsu pļovojis, jau vajag vajag būt tam mīlestības procentam, cik lielam, ka runās interese i vajadzība, tad, kad pazaroda cits pasaules, tad pazaroda arī cita valoda. Svešvordim tas pasaules, vai tā nav var pasēt, ka cits pasaules da mums matīt arī ar svešvordim. Nu, mēs vispār visi dzīvojam cīži navierīgai, cīži pavieršai, i ar katru
vārdu, ar katru valodu tomēr ir sava kāda to sajūšana, sava energetika līdza. I adaptēt lītis, dūdūt jom savus vārdus. Varbūt ir it kā cilvēcīgi saprotami, bet līdz ar to te ir tāda kā drusku nūdevība pret sevi, bet arī tāda viltīga svešūs īlaišana sevi, Izmantojot svešūs kā savējūs. Ja. It kā būtu cilvēcīgi saprotami pasaukt datorus, skyscraperus savā vārdā, bet līdz ar to viņi napalīk latgaliskoki. Mani visod ir vairāk interesējusi pasaules redzēšana, ne tik daudz kā paša valoda. Nu, sacāsim, vai mēs paliksim latgaliskoki, kā sēdēsim augstsātos i Sapratu, tad latgaliskums tev vairāk saistos ar dzīves ziņu, ar kaut kādām tradīcijām, mentalitātēm, ne tikai ar valodu. Ja te valoda būs mākslīgo intelekta vai datorūs pilna, vai kaut kas, tad tas latgalīšu valoda tev, ja it kā būs latgalīšu, bet tev arī var būt sveša. Tev arī var sajūt tā, ka latgalīšu valoda var būt sveša, ja funkcionē kādā citā vidē, tehnoloģiskā vidē. Nu, man nekad nav interesējusi, sacāsim, pasaules, kurā kiborgi runātu latgaliski. Nu, man neinteresē. Bet ja runās gramatiski pareizi, fonētiski pareizi, ar to būs arī par mūsu kiborgi runās latgaliski pareizi. Daudz runās. Tāds latgaliskums mani kazinoja, interesētu pat. Par to, ka nu, nav man mīlestības pret kiborgiem, augstsātam. Latgaliskums mani visod ir interesēs tikai cik daudz, cik ar to mīlestības līdza. Nas, kad mozu puisēti, mani baba vodova pa kaulaču pļovam, rodā zoleitis, pučaitis, stostā. Ot itei pučaitē, nu, tādas kvorobas. Itei ir, to, itei ir dēļ to. Nu, labi. Tas man ir būtiskāk nekā. Labi. Ja tagad būs kaut kāds audio gids, kur tu ieejami kaut kādā lielā tehnoloģiju centrā, ja audio gids latgaliski tev stosta par jaunākajām medicīnas tehnoloģijām, par jaunākajiem medikamentiem. Nu, vai tas ir atšķirība starp to babenis valodu, kurie stostē tev pļovā, ja audio gids tehnoloģiju centrā par pašam jaunākajām medikamentiem, bet latgaliski? It kā kaut kas līdzīgs, it kā nā kaut kas. Nu, tas ir to, kas sacāsim, farmologu biznes taisētu reklamas latgaliski, lai būtu lielāks preču nūīts, lai varētu iz to vairāk nūpeļņāt, tad nu, te ir te maskēt to svešūs vilteiba vai sevis nūdeveiba tāda, kad... Nā, nu, jūs runās latgaliski, rāda valoda, te būs latgalīšu.
Varbūt te fenomens nebūs latgaliski, bet tas viss notiek latgalīšu valodā. Ar portaisietim terminim, nu, varbūt datasēsīs 3 cilvēki, sataisēs latgalis neologismu vorniecu, itī godu nūstrodos, daslēks mokslīgu intelektu, i piec goda būs vornieca, nu, kaut kaidim 500 taidim aktuāloku terminu latgaliskie. Nu, tad es varu tā pavaicot, vai namīlestība parīk vairāk mīloka, kad jie runāja tavā valodā? Vai... Nu jā, vai tas fenomens, kurš tev nav cīši, laikam, simpātisks, ja es runāju latgalīšu valodā, es izrais tev tīvļoks napaliks. Vai čupēt tomēr paliks, ka es runāju latgaliski? Nu, vienu breidi bija tādi mēģinājumi bankomatā latgalīšu valodu. Man rodas, ka arī tā tas ir ar paliks. Nu, Tas arī. nu, laikam, tu breidi es laikam precizāk napasacēšu. Vai sacēsim, ka tev tīsas sprīdumu nūlasa latgaliski, vai tevis ir mazāk sopēks, nekā, kad jū Nūlasa citā valodā. nūlasa ugalovnī kodeks. Nu, vai citā valodā? Nu, varbūt tas tāds. Vai malnums palīk drusku gaišāks i siltāks, tad, kad jū pasnāc i nūsauc timā valodā, kādā tu esi dajūts saukt gaišos i siltos lītas. Nu, tā, finalizējot laikam mūsu sarunu par valodu, es gribētu tev pavaicot. Latgalīšu valoda mūsu dīnos Latgolā i Latvijas valstī. Nu, viņi saka, ka ir visako pīteikuši, citi saka, ka cīši par mos, ka vajadzētu tādu kā otru valsts valodu, ka jū vajadzētu īvīst vuicēbu īstoļos pie činovnīkiem. Kā tev rodīs, kāda te, nu, nav es tava individuālo sajūta par valodu vai tiem cilvēkiem, bet ja mēs tā runājam tādos institucionālos, tādos juridiskos terminus, sociuma terminus, kā ir ar latgalīšu valodu situācija ņū? Kas te jodara, kas te nav jodara, a ka darētu, ko darētu? Nu, laikam, ka tāpat kā ar dzeivis ziņu i saisteibu i pīdereibu pie tos zemes, tik cik valoda ir pīdereiga, i tam pasaules redzīņam tik jos arī bijis Latgolā. Līdz ar cilvēkiem, kas dzeivo iz zemes, aizīs arī valoda, kurā jī runāja par to, ka cilvēki, kas dzeivoja augstsātos, nu, varim dastatāt, sataisāt latgalīšu valodas kursus, var paraudzēt tu mīlestību, kā navīn īmoņāt. Bet pamunam valoda tūmā rīt ar pasaules redzīni kūpā. I tā, ka aizīt zemē pīsaistētos cilvēku pasaules redzīns, tikpat plonoks palīk i
tas latgaliskuma dīdzeņš. Var sataisāt bīzu latgalīšu terminologijas vorneicu, bet cik imā būs latgaliskuma, tas ir valsts vaicojums. Nu, mēs tā parunojam laikam ne tikai par valodu tādā lingvistiskā redzīnī, bet arī par valodu plašāk, par valodu kā filozofisku parodību, ko mēs tamā īlīkam, kā valoda iet kopā ar mūsu dzēvi, kurie propulst. Nu, es domāju, ka par šitām lītām cilvēkiem ir vārds padomot.